to nevar ierakstīt vienā projektā, to nevar izdarīt vienā gadā. Tas ir mūsu ilglaicīgs projekts, man liekas, ka 10 gadai uz priekšu. Kas bija Mapeiros? Pagājušā gadā mēs viņu uzsākām, un tas, ko mēs esam izdarījuši, tā sākotnējā ideja bija ļoti vienkārša. Mēs uzrunājām vairākas sociāli atbildīgas kompānijas, lai vienkārši izveidot mobīlo aplikāciju, kur cilvēki vienkārši uzspiežot savā mobilajā tālrunī dažas pogas, var atrast sev pieejamu tualeti, sev pieejamu viesunamu. Šajā mobilajā aplikācijā mēs bijām iecerējuši, ka var atrast arī tādas iestādes, kas ir draudzīgas jaunajiem vecākiem, kas ir būtiski un kur atkal līdzīgām problēmām saskarās. Jo tas viss bija, ir un joprojām arī būs droši vien par pieejamu vidi. Tā pieejamā vide ir viens no galvenajiem uzdevumiem. Un tagad mēs uzrunājam tādas kompānijas kā Latvijas dzelzceļš, kā Rimi, kā Siksta, kā vēl vairākas kompānijas. Tad cilvēki, kas tur strādāja, teica, ka jā, viss jau baigi forši, ir aplikācija, bet jums vēl kaut ko vajag. Jums vajag apsekot, jums vajag apskatīties, jums vajag uzrunāt, jums vajag izbraukt. Un beigās mēs esam apauguši ar ārkārtīgi daudz lielām lietām. Pagājušā gadā tas uzsākās, un pagājušā gadā mēs apsekojām vairāk kā 22,000 objektu. 22,000 objektu mēs reāli aizgājām, reāli apskatījāmies, jo šī aplikācija Mapeiros atšķirībā no visām pārējām līdzīgām aplikācijām, kas ir pasaulē, jo tādas idejas nav mums vienīgajiem, bet tādas idejas ir. Bet mūsu šī aplikācija atšķirās ar to, ka mēs katru vietu, kas ir šajā datubāzē, mēs personiski apskatāmies un personīgi esam pārliecināti par to, ka šī vieta ir pieejama, vai arī, ja viņi ir daļēji pieejama, tad kas īsti tur ir. Tāpatās kā arī tās vietas, kas ir draudzīgas ģimenēm, mēs pierakstam klāt, kas tas ir tas draudzīgais ģimenei. Un te man jāsaka paldies arī organizācijai, kas mums atbalsta, un kopā mēs šo aplikāciju izstrādājām, ir organizācija Bendīzo. 52 Latvijas pilsētās bijām 97 novados. Tie tikai skaitļi, bet tie bija reāli braucieni no rīta 6, 5, 4 mēs cēlāmies, braucām. Jo tas, ko mēs nevienā projektā nevarējām ielikt iekšā, bet kur atbalstīja arī šie mūsu atbalstītāji, mums bija 2 dienas, kur mēs varējām aizbraukt, kaut kur mēs varējām apskatīt, un mēs centāmies pēc iespējas vairāk uzdarīt. Tā rezultātā mums tapa šī mobilā aplikācija divās versijās, jo tātad nav noslēpums, ka ir vairākas kaut kādas versijas, kurās var mobilo telefonu izmantot, bet divas galvenās ir šī iOS, jeb iPhone lietotāji, un Android, kas ir Samsungs, kas ir vēl kaut kas un vēl kaut kas. Bet, diemžēl mēs vairāk nevarējām, un tās divas galvenās, kuras arī speciālisti teica, ka cik tas jums nav vajadzīgs, ja šīs divas būs, tad arī tas viss būs. Un pirmā mobilās aplikācijas Mapeiros versija pagājušajā gadā tapa. Urā, tas bija priecīgs notikums, mēs bijām laimīgi, mēs bijām ārkārtīgi priecīgi, un tagad tiešām savos mobilajos tālruņos nolejplādējām šo lietotni, kā laikam pareizi jāsaka ir, tad tiešām cilvēki izmantoja to, un tā nebija vienkārši ķeksīša pēc, tā bija tiešām tiešām tas bija tas veids, kādā veidā var palīdzēt cilvēkiem vieglāk atrast tās vietas, kas ir nepieciešamas. Pagājušā gadā mēs uzsākām sarunas arī ar Lietuvu, ar Igauniju, mēs bijām Baltkrievijā, prezentējām šīs lietas. Baltkrievijā gāja nedaudz grūtāk, jo viņi teica, ka jā, ideja ir baigi foršā, un Baltkrievijā, diemžēl ir tāda situācija, ka visas kartes, kuras tiek izmantotas, ir valsts noslēpums, un tā īsti tur ar to darboties nevar. Šogad mums par pārsteigumu mums zvanīja uz mūsu biroju un teica, piemēram, no Holandas, no Francijas, un saka, jā, mēs dzirdējam, ka jums ir šāda aplikācija, vai to var veidot holandiešu valodā, vai to var veidot franču valodā, un kā rezultātā mums tie uzdevumi, kurus mēs esam brīvprātīgi it kā uzņēmušies no vienas puses, pamazām uzliekās vien vairāk un vairāk pienākumus, un tā man liekas, ka tā ir tā labā lieta, ka ir kaut kas izveidots, kas nevis vienkārši ķeksīši pēc, nevis vienkārši kaut kādu projektu pēc, ko mēs esam ātri uzrakstījuši, bet tā ir tā lieta, kas ir iedzīvojusies dzīvē, kas ir ārkārtīgi būtiska un svarīga. Jāteic, ka to novērtēja arī sabiedrisko attiecību speciālisti, un šī kampaņa pagājušā gadā Baltijas valstu vidū sociālo kampaņu kategorijā ieguva kuru vietu, varbūt kāds atcerās, pirmo, pašu augstāko godalgu šajā jomā esam dabūjuši. Un
Tas, ka mēs esam dabūjuši kodālu, tas, protams, ka mūs nekādā veidā neapstādināja. Mēs esam uzrakstījuši projektu, kurš pastiprina šo mūsu kustību kā tādu, bet arī pašā kampaņā kampaņa nav noslēgusies ar pagājušā gada uzvaru, tad mēs esam tomēr plānojuši arī to, ko mēs darīsim šajā gadā. Skaidrs, ka uzdevumi ir ārkārtīgi daudz un prāta vētras rezultātā mums tapa milzīgs plāns, kuru mēs īstenot laikam varēsim tikai tuvākajos 5 vai 10 gados, bet to, ko mēs šajā gadā esam paredzējuši, es aicināšu savu kolēģi Tāli, kurš pie šīs kampaņas ir stāvējis klāt un kā mazais rūķītis ir gājis visam cauri, koordinējis, zvanījis, prasījis, stādījis grafikus, mudinājis cilvēkus, veltījis savu brīvo laiku, iesaistījis savu ģimeni visā šajā pasākumā beigās, bet tā tad lūdzu aicinu tevi šeit un tad pāris vārdus par to, ko mēs nākošajā gadā esam ieplānojuši. Šajā gadā esam ieplānojuši. Labdien, jā, tiešām pāris vārdus, stāstīt ir ļoti daudz ko. Pirmkārt, arī gribu pateikt, man prieks īstenībā, ka mums krēsli ir pa maz. Mēs šeit esam daudz, bet droši atrodiet, kādu vietīgi noteikti ir kaut kur piesies, tad te pajautājiet iedos. Tas ir tiešām ļoti labi, ka mēs esam tik daudz iesaistīti cilvēku šajā lietā, un mēs vēl pie tam visi neesam šeit. Mapērons 2015 īsumā. Viens no galvenajiem darbiem mobila aplikācija laba lieta, bet cilvēki izmanto ar internetu, nav vietālu un tā tālāk. Mēs esam izveidojuši jaunu mājaslapu. Mapēronam paldies arī kompānijai Bright, kas ir mājaslapu izveidojuši un arī šeit pārstāvīgi uz vietas. Liels prieks. Mājaslapā, līdzīgi kā aplikācijā, pēc objektiem, pēc kategorijām var meklēt, atrast tuvākos, ērtākos, pieejamākos ar aprakstiem un blogi un informācija. Būs arī maršruti mājaslapā. Tā kā Mapērona mājaslapa, nogublēta datubāze kā aplikācijā. Aicinām visus izmantot ērti, pārskatāmi, var arī pieteikt objektus, kurus mums apsekot. Arī tāda iespēja mājaslapā ir. Tas ir viens tāds, kas bija primārais darbs 15. gadu. Jau esam izdarījuši. Gads vēl no pusē, vēl dažas dienas līdz gada pusē, jau esam mājaslapu jau paveikuši. 15. gadā plānojam arī pašai mobilajai aplikācijai izlaist atjauninātu versiju. Protams, esam paši pamanījuši, lietotāji pamanījuši lietas, ko varētu uzlabot. Tāpat arī gribam papildināt ar kaut kādām jaunām lietām aplikāciju. Un tad šī te ir screenshots, ekrāna šāviņš no aplikācijas. Arī te mēs ieguldīsim darbu šogad, diezgan pamatīgi, pārplānojot iespējams jau tādas arī fundamentālas lietas. Bet jā, šis ir vēl viens no 15. gada darbiem. Šogad, pagājušajā gadā 22 000 objektu apsekojām. Šogad vismaz tikpat. Trešais punkts prezentācijā vairāk vajadzētu, ceram, ka izdosies vairāk. Un kā mēs šogad to plānojam darīt? Mēs esam izsūtījuši pašvaldībām vēstuli, paldies pašvaldību savienībai, kas palīdzēja, aicinot iesūtīt pašvaldību prāt pieejamos objektus katrā no Latvijas pašvaldībām. Tātad brauksim nevis kā pagājušajā gadu uz turisma informācijas centriem, apskates punktiem, bet uz konkrētām jau vietām, ko pašvaldības būs iesūtījuši, kas viņu prāt ir pieejams. Un brauksim apsekot tieši konkrēti tās. Vides pieejamības eksperti. Mēs bijām jau pagājušajā gadā dažas grupas, kas braucām un vērtējām vidi. Šogad mēs būsim krietni vairāk. Tas nozīmē, ka varbūt darbs būs raitāks un varbūt objektu būs vairāk. Par ekspertiem mēs vēl šodien dzirdēsim un viņus redzēsim un būs iespēja arī viņiem paspiest roku. Un pagājušajā gadā arī secinājām, ka pilsētām ļoti interesē, kas tad tajā kaimiņu pilsētā notiek ar vidas pieejamību. Kā tad viņus tā kopējā fona izskatās. Un tādu pilsētas sacensību mēs arī uzrīkosim, gada beigās skatīsimies, kur no Latvijas pilsētām, varbūt pašvaldībām, varbūt bijusi pati pieejamākā. Šis ir milzīgs darbs, kas mums stāv priekšā līdz rudenim. Tas mums ir jāpaveic, tas ir viens no atkal galvenajiem uzdevumiem, bet atzinot pagājušā gada pieredzi un ar ikdienas darbu Apēronā, vidas pieejamības departamentā, tas ir diezgan laikietilpīgs, piņķerīgs process, bet tikām ar to galā ceram, ka tiksim arī šogad. Un vēl viena no Mapērona 15. gada plāniem ir Mapērons Latviju visiem, kā ietvaros veidosim pieejamus maršrutus, kur tad cilvēki var, piemēram, nedēļas nogalē Kurzemes piekrastē vai kā citādi, gan dabas takas, gan pilsētu tūres. Un kā tad mēs šos te maršrutus veidosim? Mēs maršrutus veidosim gluži kā pagājušajā gadā atceramies, ka braucām pa pilsētām un lielu skaistu dzeltenu autobusu, pieejamu pilsētu vadītāji un vietēji iedzīvotāji nāca un skrēja pat autobusam dažreiz pakaļ, gribot ar mums aprunāties.
Tad arī šogad aicināsim cilvēkus pieteikties, cilvēks ar invaliditāti, lietotājs un viņu draugus paziņas pieteikties uz ekskursijām un brauksim ekskursijās, veidojot maršrutus. Esam jau aptuveni identificējuši gala mērķus, bet par to noteikti jūs dzirdēsiet vairāk arī kampaņas gaitā, informēsim. Un visu Latviju plānojam apbraukāt ar ekskursijām. Tāpat arī 15 Mapērona vēstniecības izveidosim sadarbībā ar Turisma informācijas centriem, jo droši vien Turisma informācijas centru darbiniekiem un arī apmeklētājiem ir jāzina par tādu iespēju kā Mapērons. Ļoti daudz Turisma informācijas centri jau zina, bet plānojam izvietot vēl vairāk informāciju pašos ticos, uzrunāt un apmācīt un stāstīt par to, ka šī ir lieliska iespēja. Mapērona kampaņa. Tātad Mapērons Latviju visiem aicināsim cilvēkus iet ārā, izmantot tās iespējas un mēs varam pa Latviju ceļot, to mēs pagājušā gadā pārliecinājāmies un sevišķi viegli to darīt ar Mapēronu palīdzību. Tās no manas puses pagaidām arī viss, nododu vārdu atpakaļ Ivaram. Un, lai nevilktu īpaši garumā, no vienas puses ir tā, ka Mapēronas kampaņa ir milzīga kampaņa. Un kā jau es sākumā teicu, mēs arī esam mēģinājuši rakstīt projektus, lai šīs universālā dizaina, vidas pieejamības lietas vēl vairāk attīstītu, vēl vairāk iedzīvinātu Latvijā. Un tas mums tiešām, kā es sākumā teicu, ir izdevies. Mums ir apstiprināts Sabiedrības integrācijas fondā Eiropas ekonomikas zonas projekts Universālais dizains visiem. Un šodien kaut kā patrāpījies, gluži netīši vai arī tīši, ir izveidojusies tāda situācija, ka mēs esam šodien ir beigušās apmācības pieejamas vides ekspertiem. Un tas, ko es ar jūsu atbalstu arī gribētu šodien apsveikt šos vides pieejamības ekspertus un aicināšu pa vienam šos cilvēkus, lai jūs viņus redzētu, lai jūs ar viņiem iepazītos. Un tas ir ārkārtīgi liels papildinājums gan apvienības Mapēronas rindām, bet arī šie eksperti pārstāv savas organizācijas, viņi ir no dažādiem Latvijas novadiem. Droši vien, varbūt kāds gribēs teikt kādu vārdu, bet lai nevilktu ārkārtīgi gari un plaši, lai nestāstītu par projektu, jo projektā arī vēl papildus aktivitātes paredzētas, ko darīs šie eksperti. Tad ar jūsu atļaujas aicināšu ekspertus un apbalvošu viņus vai izsniegšu arī vidas pieejamības ekspertu apliecības. Un tas, ko mēs esam šī projekta ietvaros arī sagatavojuši, lai nebrauktu vienkārši tāpatās uz kādu objektu un teicu, jā, man liekas, ka te ir pieejams, viss ir kārtībā. Tad mēs esam sarūpējuši projekta ietvaros šādas paciņas, kaut arī no Ziemassvētku mēs runājam par paciņām, kur ir pietiekoši nopietni mēru instrumenti. Ir gan tālmēri, lai varētu izmērīt attālumus kaut kādus starp dažādām vietām, starp uzbrauktu un vēl kaut ko. Šeit ir līmeņrādes, ar kura palīdzību var noteikt vienas vai otras uzbrauktuves slīpumu, vai atbilst vai neatbilst šīm lietām. Šeit ir speciāls instruments, ar kuru var izmērīt, cik spēcīgi durvis varās vaļā, jo arī tā ir viena no lietām, kam mēs pievēršam uzmanību un kas ir pieteikoši būtiski un svarīgi. Ja tās nav durvis, kas pašas atverās, reizēm ir tik ārkārtīgi smagas durvis, par ko mēs esam runājuši mūsu apmācībās, kad īsti nevar saprast, man patīk vai nepatīk, vai durvis varās normāli vaļā, vai tās ir atbilst standartiem. Šāds instrumentu kopums ir, diemžēl, par cik viņš viss kastīties, mēs viņu nevaram dabūt somās, bet lai ekspertiem būtu vieglāk braukt apkārt, tad arī šādas universālā dizaina nākotnē somas ir, kur šie instrumenti iet iekšā, bet bez kastītēm. Kastītes jums nebūs vajadzīgas. Tā kā šādu komplektu droši vien katrs arī saņems un varēs darboties. Bet nu pie tā priecīgā brīža, un tad es aicināšu ekspertus priekšā, un tad skatīsimies, kā mums ies. Un kā pirmo vides pieejamības eksperta apliecību, ar kuru mēs apliecinām, ka šis cilvēks tiešām ir piedalījies projektā 2013 EEZ slīpstrīpa PP, slīpstrīpa 1, slīpstrīpa MAK, mans pareizāks, ko slīpstrīpa 050, slīpstrīpa 071, ārkārtīgi sarežģīti universālais dizains nākotnē, kas apliecina to, ka šis cilvēks ir pieejams vides eksperts, un šie ir vienīgie eksperti, droši vien, kas patreiz Latvijā būs, ir Laima Mūrniece. Lūdzu! Un
paldies visiem, kas apmācīja mūs, izturēja mūs un palīdzēja mums ar mūsu jautājumiem un neskaidrībām. Un es centīšos arī šīs zināšanas izmantot nākotnē. Es ceru, ka tas izdosies. Lai gan es patiesībā esmu ļoti uztraukusies par to, kā man ies nākotnē, bet es ceru, ka būs labi un ka es spēšu kaut ko mainīt un panākt. Kā paldies visiem un novēl visiem atkarīgi. Nākošais ir Ilze Makārova Makaronaka. Pareizi saku? Lūk, kolēģi, esam no vienas puses aizvēruši vienu lapas pusi un varam nākotnes lapas pusi vaļā. Un kā mēs arī runājām apmācību noslēgumā, tad droši vien, ka Latvija varētu izcelties ar šo pieejamību kā tādu. Un reizēm ir tā, ka liekas, ka pieejams jau kas tad mums īsti Latvijā ir pieejams? Kur es nevaru nokļūt autobusā, es nevaru iekļūt iekšā mašīnu, man tur nav tā kā īsti tā kā vajadzētu vai kaut kādā veikalā, tur es nezinu, kas tur īsti būs. Bet pats situācija laikam ir mainījusies. Un viņa mainījusies ir ārkārtīgi pozitīvi, uzrunājot cilvēkus, uzrunājot organizācijas, uzrunājot arī privāto un valsts sektoru. Mainās situācija. Un pavisam nesen arī kāds žurnālists zvanīja un teica, kur atkal tas dzelzceļš, tur jau nekur aizbraukt nevar, tur jau ir problēmas vienmēr un nākat mums līdzi un stāstiet, cik tur slikti un cik tur viss ir, kā teikt, nepareizi. Un mēs sākām runāt par to, ka, bet tā jau gluži īsti nav, jo ir lietas, kas ir pieejamas. Piemēram, Latvijā ir 9 dzelzceļa stacijas pieejamas, un žurnālisti teica, nevar būt. Un tad mēs aizgājām, apskatījāmies, un tiešām ir kaut kas pieejams. Pirms gada mēs nevarējām iedomāties, ka cilvēks ar invaliditāti var izdomāt mašīnu, kādā autonomā un braukt ar rokas vadību. Patreiz izrādās, ka arī tāda iespēja ir, un tas notiek viss. Kādreiz mēs runājām par to, ka kādā veikalā nevar iekļūt iekšā, un man liekas, ka nav nevienas Rimī veikals palicis, uz kuru nav šī apērona uzlīme virsū, kas nozīmē to, ka šī vieta ir pieejama, draudzīga ikvienam cilvēkam, tā skaitā arī cilvēkiem ar attīkvēsti. Katra mūsu darbība, katrs cilvēks, ko mēs uzrunājam, tā ir jauna iespēja, tā ir jauna cerība cilvēkiem, tā ir jauns dialogs, tā ir jauna lapas puse, kur mēs atveram vaļā, un tas ir tas, ko mēs esam panākuši. Katrs projekts tā ir kaut kāda attīstība, kas notiek. Un, ja ir kaut kas bijis, ja no 22,000 objektu, kurus mēs pagājušajā gadā apskatījāmies, bija tikai 1111 objekti pieejami, tad droši vien, ka šogad datubāze papildināsies ar vēl vairāk objektiem. Un ir prieks tiešām par tiem uzņēmējiem, kuri redz to, ka cilvēks ar invaliditāti var būt ne tikai tas lūdzējs un prasītājs, kad ir man vajag, es gribu, bet kad ir iedziļinās šajā invaliditātes lietā vai nozarē kā tādā, kad izprot šīs cilvēka vajadzības, tad arī pilnīgi savādāk redz to savu darbību. Redz pilnīgi citā gaismā varbūt tās, ka to, kā varētu savā uzņēmumā šo pieejamību nodrošināt, un tiešām ir ārkārtīgi labi un pozitīvi piemēri, kur tas arī viss ir sanācis. Un kā es minēju, tad mums ir divi tādi lieli projekti, tā var teikt. Viens ir Mapērons, tas milzīgais lielais, viens ir šis vides pieejamības ekspertu projekts, ko atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds. Un ja mēs šī fonda projekta ietvaros esam apmācījuši cilvēkus par vides pieejamības ekspertiem, tad Mapērons turpinās. Mapērons turpinās ar jaunu vilni, ar jaunu uzsaukumu, un lai šis vilnis nebeigtos un lai šī plūsma nepārtraukti būtu, ir jāteic paldies arī tiem atbalstītājiem, kas palīdz lielajā Mapērons projekta ietvarā. Un tāpēc es gribētu aicināt arī to organizāciju dažus pārstāvjus, kas ir atnākuši šeit, lai teiktu kādus vārdus par to, kā viņi redz, un lai tiešām liekas tas svarīgi. Un ir tā, ka tomēr ir vērts ieguldīt pieejamībā un ir nozīme tas, ka šis universālais dizains tomēr tiek ievērots vienā vai otrā uzņēmumā.
Un kā pirmais gribētu aicināt Latvijas dzelzceļa pārstāvis, tas ir tas mūžam sarežģītais jautājums par to, vai Latvijas dzelzceļā var iekļūt iekšā vai nevar iekļūt iekšā, bet izrādās, ka beigās var to izdarīt. Un droši vien, ka tas ir tāds mūsu kopējas sadarbības rezultāts, un jācer, ka pie tā mēs neapstāsimies, bet turpināsim šo pieejamības lietu vēl plašāk, vēl vairāk. Lūdzu, stāties priekšā. Labdien! Es esmu Edvīns Bērziņš, Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļa viceprezidents. Mums ir ļoti liels prieks Latvijas dzelzceļam sadarboties ar Apēronu jau daudzus gadus. Un ļoti liels prieks ir no pašiem pirmsākumiem, es teiktu, piedalīties arī šī projektā, ko sauc Apērons. Ivars jau minēja, ka tas ir kaut kas vairāks nekā Apērons. Tur jau burtvien ir vairāk šajā te vārdu salikumā. Un Latvijas dzelzceļam ir pārliecība, ka mēs varam lepoties gan ar Apēronu, gan ar jaunajiem vides ekspertiem. Un visai Latvijai un sabiedrībai jālepojās par šo te kustību, līdzīgi kā Nokia kādreiz. Mēs visu laiku sakam Nokia, kas bija, es domāju, ka šis Apērons un šī te sākums, kurš arī pavirzījies krietni uz priekšu, tas ir veiksmes stāsts un īstenībā mēs ar to vajadzētu mums lepoties. Jo tas ne tikai palīdz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet tas arī palīdz sabiedrībai izprast konkrētos situācijas un integrēties viens pie otra. Kā jau Ivars minēja, tad pašreizējā brīdī ir 9 dzelzceļa stacijas, kur ir šī vides pieejamība. Mēs ar to nelepojamies, tas nav daudz, jo uz kopējā fona mēs skatāmies 9 stacijas, tas ir ļoti maz, bet tas ir vairāk nekā nekas, jo arī mēs ejam solis pa solim, tāpatās kā Apērons iet solis pa solim, lai pēc zināma laika posma būtībā nebūtu vienkārši tādas stacijas, nebūtu tādas infrastruktūras, kur šī vides pieejamība nav, jeb viņi ir daļēji pieejami. Ceru ļoti, ka šī gada beigās mēs veiksmīgi varēsim noslēgt 16 staciju būtībā modernizācijas projektu, kur visās šajās stacijās mēs atkal varēsim papildināt Apērons šo te karti ar jauniem vides pieejamības objektiem, jo es teiktu, mēs vairs būtībā nepārbūvējam, ja neveicam nevienu projektu, nesadarbojoties un nekonsultējoties ar Apēronu. Tīri tā iemesla pēc, ka mums nav vajadzīgs kaut ko tikai kādam ķeksītim izdarīt, mums ir vajadzīgs, vai tas ir reāla pieejamība. Un man liels prieks, ka, manuprāt, šis unikālais projekts, kur tik tiešām reāli cilvēku uz vietas pārbauda, to tas pats labākais, kas ir. Pavisam noteikti mūsu darbībā ir arī kļūdas pietiekami daudz, kur mēs paši skatāmies, kā tas varēja sanākt. Darījām visu ko labi, bet tomēr kaut kas nav. Bet, īstenībā ir tā, mēs visi ļoti labi zinām arī kompānijām, nekļūdās, kas neko nedara. Īstenībā es tik tiešām esmu ļoti pagodināts šeit būt un vienmēr, kad ir šāda veida pasākuma ar lielāko prieku un sajūsmu nāku šeit. Un tas, ko es varu novēlēt, turpināsim atbalstīt viens otru turpmākajās darbībās, turpmāk uz priekšu, lai tik tiešām Latvijā ne tikai dzelzceļa stacijās, bet vispār paliek arvien mazāk un mazāk objektu, kur šī te vides pieejamības nav. Paldies jums liels! Mums jātur pie vārdu, un tad gada beigās taisīsim dzelzceļa novērtējumu vēlreiz un skatīsimies, kā to pieejamība ir, bet tiešām tās labās tendences, kas man liekas, ka ir aizgājušas, un tā virzība ir, par to ir liels prieks. Vēl viens atbalstītājs ir arī veikalu tīkls un Rimī. Un jāteic, ka liekas, ka kas tad Rimī, tur jau varētu būt viss pieejams. Un savukārt tā gluži nebija. Un mēs gājām ar saviem priekšlikumiem, ka kaut ko vajadzētu izdarīt. Un tad par mūsu brīnumu Rimī bija arī viena no tām tirgotāju organizācijām, kas teica, ka jā, jūs esat pateikuši kaut ko, mēs to ņemsim vērā. Tādas zināmas ticības varbūt, ka sākumā mums nebija par to, jo tur tādi uzlabojumi bija diezgan nopietni reizēm vajadzīgi.
Un tad pa brīnumu pagāja mēnesis, pagāja nedēļas, un tiešām tie uzlabojumi ir veikti, un tā pieejamība ir uzlabota. Arī varbūt, ka nianses, varbūt kaut kādi sīkumi, kas sākotnēji traucēja, bet izrunājoties un saprotot, kāpēc tas viens vai otrs uzlabojums ir vajadzīgs, tas tika arī ieviests. Un tā, man liekas, ka labā praksa, jo reizēm ir arī tā, ka mēs veicam kādus auditus un monitoringus, kā tagad mēdz teikt, sarakstām vesels kaudzes ar uzlabojumiem, kas jāveic, un tad arī gada laikā nekas nav mainījies. Es aicinu Rīmī pārstāvis lūdzu nākat palielinoties ar kaut ko vai vismaz kādus pāris vārdus. Jūs esat ne tikai tie, kas to pieejamību ievēro, bet arī atbalsta mūsu šo Mapeironas milzīgo kustību. Jā, man ļoti liels prieks šodien būt kopā ar šeit, jo mēs esam tiešām kopā jau laiku, jau tā diezgan ilgi strādājuši pie šī. Man ir ļoti liels prieks, ka arī šobrīd, veidojot jaunos Rīmī veikalus, jūs esat mums blakus tajā stadijā, ka mēs faktiski vērtējam tikko sākt celt viņu, mēs jau faktiski skatāmies, kas ir tās lietas, kas mums būtu jāņem vērā pašā veikalā, kas mums būtu jāņem vērā arī veidojot šīs stāvvietas, veidojot veikala vidi pašu. Jā, tas ir ļoti būtiski. Es zinu, ka mūsu pēdējie veikali jau ir ļoti ciešā sadarbībā tapuši ar jums, un tas mums ir ļoti svarīgi. Un otra lieta noteikti ir tā, ka mums ļoti liels prieks, kad ir ar jums kopā arī vedīrums, kas arī ļauj mums vērtēt šos veikalus arī no tāda viedokļa, kas ir būtiski māmiņām vai ļoti maziem bērniem. Un tas mums ir arī vecākiem kopumā. Un tas ir ļoti būtiski. Un tas ir ļaus mums ļoti daudz mainīt tajā veidā, kā mēs strādājam ar veikalu vidi šobrīd. Par to man ir vislielākais prieks. Un par šo projektu kopumā Rīmī bija ar jums kopā un būs ar jums kopā. Mums ir ļoti, ļoti būtiski, ka jūsu šīs te idejas, jūsu darbs ir tik ļoti liels, teiksim, arī tāds ļoti kā pasakām, jūs esat tie, kas nāk pie mums, un mēs visu laiku saka, ka mēs varam vēl un vēl, un man ļoti liels prieks, ka jūs tiešām darat un esat ar mums kopā. Tas mums ir daudz veikt. Paldies! Jā, man liekas, tā tāda laba sadarbība un droši vien, ka lielveikali ir tie tās vietas, kur bieži vien cilvēki tiekās, un tā, ka mums arī kādas zināmas problēmas birojā bija, kad bija aiztaisītas ieejas ciet, pa kurām ik viens cilvēks var normāli iekļūt, kas nav kāpnes. Tad mēs ar Aigari tikāmies lielveikalos, mums bija lokālie lielveikalu biroji izveidot tādu mobilie, un tā ir tāda laba lieta, kas ir pieejama. Mums ir vēl vairāk atbalstītāji, es nezinu, vai ir Sixt pārstāvi kādi šeit, Ekolainas pārstāvi. Nav patreiz. Es aicinātu arī Bebīru un droši vien, ka tās lauku arī, jo tā ir arī tava aplikācija, arī tavas organizācijas darbība, jo tiešām saista šīs lietas, ka pieejamības attiecas uz visiem, uz dažādām kategorijām, gan maziem, gan lieliem, gan dažādiem. Un mēs arī ceram, ka šovasar mēs šo darbu arī spēsim līdzēt, lai tas darbs ātrāk iet uz priekšu un arī to mūsu loku paķert līdzi, tos vecākus, to vārsu, kas vazājās līdzi un kas var vajadzīga palīdzība. Paldies par sadarbību. Paldies! Droši vien, ka tad ir brīdis, kad jebkurš var izteikties. Ja kāds vēlās teikt kaut ko no kādas ministrijas, ne pa kam. Nē, droši nākat, ja kāds vēlas kaut ko teikt, jo mums ir vēl viena lieta, kas vēl paredzēta ir. Ja vairāk nav, tad tiešām liels paldies ikvienam atbalstītājiem. Es ceru, ka atbalstītāju pulks augs. Mums ir audzis mūsu darbinieku pulks. Mēs esam par 12 cilvēkiem kļuvuši bagātāki, gudrāki.
mums ir reģionālā pārstāvniecība, mums ir sadarbības organizācijas, kas pārstāvēs arī šīs vidas pieejamības un universālā dizaina idejas. Un tā, man liekas, ka ir ārkārtīgi laba, forša un noderīga lieta. Un pašā noslēgumā viens no ekspertiem teica, ka viņš var ne tikai mērīt, viņš var ne tikai piedalīties, viņš var ne tikai braukt un stāstīt un aizstāvēt, viņš var ne tikai stāstīt savu pozitīvo pieredzi par vides pieejamību, viņš var ne tikai uzrunāt pašvaldības un mēģināt šo pieejamību ievērot, bet viņam arī citi talanti, ar kuriem viņi gribētu šodien padalīties. Aleksandr, es aicinu tevi uz skatuves, kā pareizi laikam jāsaka. Nodziedāšu jums vienu dziesmu. Tā nebūs latviešu valodā, nebūs krievu valodā. Es domāju, ka šeit nav itāļu valodas eksperti. Es viņu īpaši labi itāļu valodu nezinu. Un, nu, tālis skaļumu pieregulēs, es ceru. Un, jā, nu, mēs pārbaudīsim un tādēs. Jūs droši vien visi bērnībā, vai vismaz daži bērnībā redzējat multfilmu Nu pagadi. Zināt, kas tas ir? No dziesma būs no šīs multenes. Es domāju, ka jums būs pārsteigums, ka tā ir dziesma, bet tā tieši, nu, ka tā ir no multenes, bet, nu, tagad jūs droši vien nevarat iedomāties, pa ko iet runa. Ir kādam varianti, pa kuru dziesmu iet runa? Būs pietiek par šito. Par šito? Par šito. Jā, kolēģi, lūdzu nelielu uzmanību. Tehniskās lietas ir atrisinātas. Paldies, ka atrisinājāt. Tas ir ļoti ātri. Un vārds Aleksandram. Lūdzu.
sole mio, stam pronti a te, 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 stam pronti a te. Cilvēks ar apbrīnojumu talantu, ar apbrīnojamām Dieva dotām dāvanām droši vien. Paldies, Aleksandra, liels par šo priekšnesumu, un tas man liekas, ka tiešām ir iedvesmojoši, forši un talantu nezūd. Mīļie draugi, no vienas puses ir pagājis laikam laiks, ko mēs esam tā kā domājuši. Viņš, kas esam pat vairāk paņēmuši. Liels paldies visiem klātesošajiem, kas atrada laiku, piedalījās mūsu svinīgajā pasākumā. Paldies arī Sabiedrības integrācijas fondam, kas tur pats sēž un pārbauda, kā mēs te visi rīkojamies un skatās līdzi, bet tie mūsu nodomi ir ārkārtīgi forši, labi, un es esmu pārliecināts, ka mēs varam piepildīt tos visus mūsu nodomus, lai Latvija ir pieejama, Latvija nav šķērslis nevienam cilvēkam. Tā ir tā lieta, kur mēs iestājamies, par ko mēs cīnamies, par ko mūs aicina cīnīties. Tas, ka šie pieejamības eksperti dosies savās dzīvēs, apbruņojušies ar visu, man nav ne mazāko šaubu. Jūs esat brīnišķīgi kolēģi, jūs esat palikuši draugi. Un droši vien, kad paliksiet uz ilgu laiku, es esmu par to pārliecināts. Tas, ka mēs visi kopā mēģināsim attīstīt gan normatīvos dokumentus, ar ekonomikas ministrijas runāju, iesaistīsimies un iesim darba grupās, izteiksim savus viedokļus un mēģināsim aizvien vairāk un vairāk uzlabot arī normatīvo bāzi. Es esmu pārliecināts, ka mums izdosies arī uzrakstīt jaunus projektus, attīstīt jaunas idejas. Es esmu pārliecināts, ka arī privātais sektors daudz vairāk atsauksies nekā valsts iestādes un kļūs aizvien pieejamāks un aicinošāks. Tā ir tā lieta, par ko mēs iestājamies un kas ir, man liekas, ikvienas cilvēka sirdīs ir iekšā, tiešām Latvija kļūst cilvēciska un draudzīga ikvienam cilvēkam. Paldies ikvienam, paldies arī tiem palīgiem, kas gatavo mums dažādus instrumentus, kā mājaslapas un vēl dažādas lietas, un droši vien izrunāsim arī šīs jautājumus. Paldies jums par atbalstu, un lai mums visiem veicās, labu noskaņojumu, labu vasaru, priekpilnu vasaru, ar labiem pārdzīvojumiem, ar labiem objektiem, papildināsim datubāzi un tiksimies rudenī, kad atkal izvērtēsim pašvaldības, sapratīsim, kas ir labākā, kas sliktākā, dalīsimies ar pieredzē ar labiem pozitīviem piemēriem un kā mēs arī apmācībā secinājām, ka ir pietiekoši daudz kuriozi, par kuriem varētu piepildīt žurnālu dadas nevienu gadu, tad droši vien, kad arī ar šādas kuriozes mēģināsim celt gaismā un skatīties. Paldies visiem mīļie draugi, kas ir atnākuši, lai jums laba diena, priecīgus svētkus, jo tūlītās arī svētki tuvojās, un lai mums viss izdodās. Paldies!